Labdien, darbie draugi un skatītāji! Nu ko, ir pienākusi tā diena, kad es vēlos ar jums parunāt par tādu tēmu kā galvas sāpes. Galvas sāpes man ir bijušas principā visu manu dzīvi, no tā brīža, ko es sevi atceros. Un sāpēm man tā nolādētā galva katru otro, trešo dienu. Es nezināju, ko ar to darīt un iesākt, tāpēc, ka man palika 12 gadi. Es devos pie vecākiem pēc palīdzības un kā normāli vecāki viņi man aizveda pie doktora. Doktors man uzlika diagnozi kā hroniskā migrēna. Un tajā momentā sapratu, ka ar to nevar neko darīt un ar to nevar neko uzsākt un iesākt. Un doktors man tajā dienā izrakstīja tabletes, ibumetīns, un tajā brīdī es sapratu, ka es nevaru visu dzīvi dzert šīs te tabletes. Bet nu labi, es tāpat viņas dzēru un lietoju. Un pirmajos mēnešos, jā, tik tiešām ibumetīns palīdzēja man novērst galvas sāpes, bet paejot laikam, pēc mēneša, 2, es sapratu, ka vairāk nav tas efekts, kas bija sākumā. Un līdz ar to es atkal devos pie doktora, pakaļ jaunām zālēm, bet doktors pateica, ka man vajag paaugstināt šo te zāļu devu, lai man būtu šis te rezultāts, kas bija pirms tam. Un tad es sapratu un nolēmu, laikam tas bija svarīgākais lēmums manā dzīvē, ka es nedzeršu ibumetīnu katru reizi, kad man sāp galva. Un tas tā vilkās 2 gadi, un kad man palika 14 gadi, es nolēmu pastāvīgi meklēt informāciju un iedziļināties par šīm te galvas sāpēm, kāpēc viņas ir cilvēkiem un ko ar to var iesākt un darīt. Un tad es internetā uzrāvos uz mājaslapas, kuras nosaukums ir Be Healthy Every Day. Un tās autors ir Juris Sirjaga, un tāpēc es vēlētos pateikt lielu paldies tev un tavai komandai par šo izvietoto mājaslapu. Tādiem cilvēkiem kā es, lai mēs varētu iepazīties ar informāciju, jo šī te ir tik tiešām liederīga un vajadzīga instrukcija cilvēka organisma lietošanā, teiksim tā. Un tad es atradu informāciju par galvas sāpēm, un jā, tik tiešām, un viena no šīm te pamata pazīmēm, kas ir nedzerot ūdeni, tas nozīmē, ka tev organismā pietrūkst ūdens, tad tev var parādīties šīs te galvas sāpes. Es tam sākumā neticēju, bet tāpat nolēmu dzert ūdeni, un es vēl atceros, ka es šo ūdeni jaucu ar tādām nelielām baltām kapsuliņām, sauc viņas Coral Mind, un es atceros, ka dzerot šo ūdeni, es dzeru 2,5 litri dienā, un pēc kādas nedēļas, pusotras, es sajūtos labāk. Es sajūtos labāk un pamanīju to, ka man nesāp galva. Es neticēju, ka tas tā ir, un es turpināju meklēt informāciju par to, kāpēc cilvēkiem sāp galva, un jā, jo vairāk es lasīju un iedziļināju šī informācijā, jo vairāk es biju pārliecināts par to, ka tik tiešām tas ir pateicoties šiem produktiem un ūdenim, ko es dzeru un lietoju katru dienu 2 nedēļu laikā. Un tā līdz šim brīdim, dzerot ūdeni, es neesmu novērojis, ka man sāp galva. Tā kā tā, varbūt par retē reizei, varbūt kādu reizi vai 2 gadā, bet tas noteikti nav 2 vai 3 reizes nedēļā, kā man bija pirms tam. Un pat bija, ka katru dienu sāpēja galva. Jā, manuprāt, tas ir ļoti liels sasniegums, personīgais sasniegums un rezultāts. Tāpēc man bija tik ļoti svarīgi padalīties ar jums, lai jūs arī nemokaties ar šīm problēmām un neiet cauri šai te ļoti foršai pieredzē, kas bija man bērnībā. Tā kā tā, draugi mīļie, dzeram ūdeni, domājam par sevi, saviem mīļajiem un esam vairāk uzmanīgi. Un tajā momentā, kad mēs visu šo darīsim un iegaumēsim, viss būs labi. Tā kā tā. Draugi mīļie, čau!